Kāpēc meditēt? Un šodien es gribu iesākt ar pētījumu datiem, lai apskatītos, ko tad rāda un stāsta zinātne par meditācijām. Un šis ir viens ļoti liels pētījums, kurā piedalījās 35,000 dalībnieku. Diezgan daudz, vai ne? Un ko tad tie rezultātā atklāja? Tātad tie meditēja vismaz 12 mēnešus savas dzīves, tātad gada laikā. Un kādas pārmaiņas tie bija pamanījuši savās dzīvēs kopš tā brīža, kad bija sākuši meditēt? Tātad 86% dalībnieku atzina to, ka ir uzlabojusies to emocionālā pašsajūta. Tie jūtās daudz mierīgāk, labāk un kvalitatīvāk savā ikdienā. Tie jūtās emocionāli stabilāki un piepildītāki. 79% no dalībniekiem atzina arī to, ka ir uzlabojusies viņu kopējais veselības stāvoklis, kas arī noteikti ir ļoti vērtīgi un svarīgi katram no mums. Tieši tāpat 67% no pētījuma dalībniekiem, kas arī ir diezgan liels cipars, vairāk nekā puse atzina to, ka ir uzlabojušās attiecības ar saviem līdzcilvēkiem. Tātad, manuprāt, šis vien jau parāda to, ka meditācija ir ļoti liela ietekme un ļoti liels spēks tātad uz to, kā mēs jūtamies savā ikdienā. Ne tikai savā emocionālajā, garīgajā, šajā neredzamajā pasaulē, bet tieši tāpatās arī ārpusē, realitātē sakārtojot gan savu veselību, gan arī savas attiecības ar līdzcilvēkiem. Protams, ka balstoties uz tā, kāds ir tavs emocionālās inteliģences līmenis, būs arī balstīts tavas attiecības ar pārējiem cilvēkiem. No tā būs atkarīgs, kā tu reaģēsi uz dažādām situācijām, dažādiem notikumiem savā dzīvē, ne tikai ar līdzcilvēkiem, bet vispār tādā ārējā pasaulē un ārējā vidē. Loģiski, ka tu varēsi mierīgāk attiekties pret dažādiem dzīves notikumiem. Tātad, kā jau mēs arī iepriekš runājām, mūsu dzīve sastāv no stresa. Stresu rada šī te iziešana cauri saviem prāta mehānismiem. Un it īpaši, jo vairāk mēs ejam izaugsmē, jo vairāk mēs gribam sasniegt un virzamies uz priekšu savā dzīvē, jo biežāk mums nākas strādāt ar saviem prāta stāvokļiem, ar saviem limitējošiem priekšstatiem, ja, un tas rada stresu. Tātad tikai palikšana komforta zonā, nekā nedarīšana neradīs stresu. Ja? Kaut gan savā ziņā arī būs stress, jo par nezināmu nākotni vienmēr ir kaut kāds stress. Bet jo vairāk tu virzies uz priekšu, jo lielāks ir tas stress, un tas ir ok, tas ir normāli. Jautājums, ko tad ar to stresu darīt? Tad lūk, pamēģini meditācijas, lai strādātu ar saviem emocionālajiem stāvokļiem un samazinātu stresa līmeni ikdienā, lai justos labāk, ja? Gan savās emocijās, gan arī savā ķermenī. Ja? Un kā jau es arī dalījos iepriekš, tad arī man meditācijas palīdzēja parūpēties ne tikai par savām emocijām, bet arī par savu veselības stāvokli. Tad arī mūsu prātam ir šis iekšējais resurss dziedināt sevi, strādāt ar savām enerģijām dažādos līmeņos, dot sev šo siltumu, dot sev šo gaismu, lai aizpildītu tātad arī savas ķermeniskās vajadzības. Bieži vien arī veselības problēmas ir veids, kā mūsu gars, kā mūsu iekšējā pasaule runā ar mums. Ja mēs laicīgi to nesadzirdam, tad attiecīgi tas nāk ārā caur ķermeni un caur veselību. Tā kā, jā. Kas vēl šeit noteikti būtu jāpiemina? Noteikti, kā meditācija tātad palīdz pārslēgties citiem prāta stāvokļiem, iegūt šo mieru un palīdz arī fokusēties uz mērķiem un uz rezultātiem, ļoti paaugstina koncentrēšanās spējas. Jo tātad sākumā tie, kas meditē, jau zina, tie, kas vēl to nav mēģinājuši, arī pamanīs, ka sākumā bieži vien liekas, ka meditācija nav priekš manis, man ir grūti, man nesanāk, tātad es nespēju koncentrēties, jo es it kā mēģinu pārslēgties uz meditāciju, bet domas skraida visos virzienos. Jā, tieši tā, tāpēc, ka tavs prāts ir trauksmains, tavs prāts
nav trenēts. Un tad, kad tu prātu trenē visu laiku atgriezties šajā te meditatīvajā stāvoklī, miera stāvoklī, pārslēgties uz tiem procesiem, ar ko tu šobrīd nodarbojies, jo labāk tavs prāts ar laiku spēj saglabāt šo miera stāvokli, spēj saglabāt savas koncentrēšanās spējas. Un tas ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs mūsu ikdienā, lai darītu uzdevumus savā darbā, savā karjerā, savā biznesā, lai spētu saglabāt uzmanību savās attiecībās ar cilvēku, ar ko tu komunicē un ar ko tu runā, lai spētu, pieņemsim, cik bieži tu pamanīji, ka tev ir grūti iespējams lasīt. Es zinu, ka cilvēki bieži sūdzās par to, ka es lasu un domas aizklīst, un man ir teikums jāpārlasa vēlreiz, jo es jau aizmirstu, par ko es tur lasīju. Jā, tāpēc, ka tavs koncentrēšanās spējas ir ļoti zemas, tavs prāts ir trauksmains, tavs prāts ir stresains, un tev ir grūti fokusēties uz šajā brīdī darāmu uzdevumu. Tad lūk, te palīgā nāk meditācija, jo tieši tur tu trenē noturēt šo te uzmanības fokusu uz to, kas tev dotajā brīdī ir jādara. Un, kā jūs teicat, īpaši tad, kad mēs ejam uz saviem mērķiem, uz saviem sasniegumiem un gribam no dzīves vairāk, mums ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam noturēt uzmanības fokusu, tātad uz to, kur tad mēs dodamies, nevis, kā teikt, plivināties vējā, kur tikai aizpūš, tur arī es aizlidoju. Tātad palikt pie sevis, izvēlēties sevi un to, kas tev šobrīd ir svarīgs un kas ir tavas prioritātes. Tātad tas ļoti attīsta koncentrēšanās spējas un attīsta domāšanu. Patiesībā cits pētījums arī pierādīja to, ka meditācijas paaugstina cilvēkā intelekta līmeni par 23%. Attiecīgi tātad tas parāda arī to, ka visi kognitīvie procesi, visas šīs te mūsu iekšējās spējas ļoti izmainās un kļūst spēcīgāks un kļūst labāks. Tātad mēs kļūstam gudrāki meditējot, ko tikai mēs nevaram atklāt un ko tikai mēs nevaram iegūt caur meditāciju. Protams, ka šeit mēs tieši tāpatās arī iegūstam savu iekšējo mieru, kas palīdz labāk izgulēties. Meditācija pirms miega tiem, kas saskarās ar miega problēmām, ar miega grūtībām, ir viens no super instrumentiem, kas palīdzēs nomierināties, relaksēties un pēc tam labāk izgulēties. Tieši tāpatās arī meditācijas labvēlīgi ietekmē gan cilvēkus, kam ir trauksme, gan arī depresīvie stāvokļi, jo arī tās palīdz nomierināties, sastapties ar sevi tātad, un iegūt savu šo te iekšējo mieru, atgūties, justies labāk, uzlabot savu dzīves kvalitāti caur emocijām, kas ir mūsos. Tātad patiesībā caur to mēs arī pabarojam šo te savu garu, dodam tam papildus spēku un dodam enerģiju. Un tad, kad gars ir priecīgs, tad, kad gars ir vesels, tad viss apkārt arī sāk sakārtoties. Tieši tāpat mēs vēlāk arī runāsim par meditāciju veidiem, tie var būt dažādi un var izmēģināt daudz ko, bet tātad meditācijas palīdz arī labāk iepazīt sevi, saprast sevi un strādāt ar saviem iekšējiem zemapziņas procesiem. Un kā mēs zinām, zemapziņā ir ļoti daudz, kas noslēpts. Zemapziņa mūs vada. Tātad tas, kas ir tevi iekšā, bieži vien notiek arī tevi ārā. Un dažkārt tu nesaproti, kāpēc notiek tā, kā notiek. Un tieši meditācijā tu vari atklāt kaut ko jaunu, ieraudzīt to, kas tad tevī slēpjas, kas tev varbūt traucē virzīties uz priekšu, un to izmainīt. Jo tikai tad, kad tu redzi, tad, kad tu to neredzamo padari redzamu, apzinies, tāda pieaug apzinātība, un tad, kad tu to padari redzamu, tu vari sākt to mainīt. Un, protams, ka izmainot sevi iekšēji, kaut kādas domas un pārliecības, kas tev iepriekš traucēja, tev ir daudz vieglāk arī realizēties dzīvē un virzīties uz priekšu. Tā kā te ir ļoti daudz iespēju un ļoti daudz iemeslu, kāpēc sākt meditēt jau šodien, ja vēl tas nav darīts un ja vēl to neizmēģināji. Tas arī šodienai viss. Priecāšos, ja atstāsi laiku šim te video un vēl jau vairāk, ja padalīsies arī komentāros par to, kā tev ir palīdzējusi meditācija un kādus iegūmus tu pamanīji no tās savā ikdienā. Priecāšos lasīt komentārus un tiekamies jau nākamajos video.